Labdien, mīļie skatītāji! Šodien Brīvības studijā esam atkal mēs, Igors Meija, Aivars Trakšs un Lienīte Cauni. Un brīvā laikā no darba esam parunājuši par imigrāciju, emigrāciju un domājam, ka mēs gribētu ar jums padalīties ar savām pārdomām par to, kas tad mums liekas ļoti satraucoši, kas liekas mūsuprāt nepareizi un kas ir tie jautājumi, kas šobrīd nav atbildēti, jo mēs redzam publiskā telpā, ka mūsu politiķi šobrīd saka, ka jāieved ir darba spēks, jo darba devēji to prasa. Ļoti, ļoti vēlamies redzēt tādu plānu, kur darba devēji kopā ar politiķiem būtu šo plānu izstrādājuši un paskatītos uz to, kā tad tas izskatītos ciparu ziņā. Ja? Cik tad būtu tie cilvēki, kas ir jāieved, cik tad ir šobrīd to, kas trūks šobrīd mūsu ekonomikā, un kas būtu tie lielie darba devēji, kuri varētu akumulēt šo darba spēku ieviešanu, un kā tad viņi varētu, cik ilgā laikā viņi varētu ekonomiski attaisnojami viņu šeit nodarbināt. Ja? Jo mums ir ļoti daudz jautājumu, par ko mēs šodien arī parunāsim, bāžas par to, vai tiešām ir tik daudz to darba devēju, kas viņus varētu bez kaut kādām sekām uz sociālo budžetu nodarbināt, lai nesanāk tā, ka šajā ģeopolitiskajā situācijā vai nesanāk šim biznesmenim šīs te eksporta apjoms šim nesanāca, un tad gala beigās mums būtu jātiek kaut kādā veidā ar šīm sekām galā. Pirmais, par ko mēs gribētu parunāt, tad kāpēc tad mēs esam nonākuši tajā situācijā, ka mums tagad trūks 100 000 darba roku, ja mēs ļoti labi atceramies, ka pirmajā krīzē mēs pazaudējām, ja nemaldos, ir dažādi avoti, bet pazaudējām apmēram 300 000 savu tautiešu un līdzgaitnieku, kas ir izbraukuši ārā un ceļ citu valstu ekonomiku. Un te Aivaram bija tādi aplēsi un aprēķini, cik tas šobrīd katru gadu mums izmaksā, ja, ka šie cilvēki ir aizbraukuši. Varbūt Aivar, tu mums izstāsti, ka tas nav tikai tā, ka ir brālis un māsa aizbraukuši prom, mēs tagad rakstam viens otram vēstules, bet ka tas ir reāli ekonomikā diezgan lielos ciparos rezultējams rādītājs. Cilvēka kapitāls ir tāda lieta, kas ir ekonomikā absolūti nepieciešams, lai mums vispār kaut kas ekonomikā notiktu. Ja. 2008. 2009. gada krīze un tā krīze, kā mēs viņu realizējam, noveda pie diezgan lielas katastrofas un apmēram 200–300 tūkstoši pēc dažādiem datiem. Cilvēku Latvijā vairs nebija vietas. Kāpēc viņiem nebija vietas? Viņiem nebija darba. Ja? Kāpēc nebija darba? Darba nebija tāpēc, ka uzņēmumi bija aiztaisījušies ciet, bija nobankrotējuši. Es negribu analizēt kā kurš tur rīkojas un cik liels kuram ieguldījumi šīs krīzes veidošanā, bet rezultāts ir skaidrs. Mums Latvijā uz 2010. gadu bija 200–300 tūkstoši lieku cilvēku. Tie bija cilvēki darbspējas vecumā, kuri vieni paši, kuri ar ģimenēm aizbrauca prom, protams, pensionāri palika šeit. Ja mēs skatāmies, ko mēs esam zaudējuši, ja, tad šobrīd iet runa par to, ka tas lielākais cipars, ko es esmu dzirdējis, ka vajag ievest 100 000. Ja. Priekš kam viņus ievest, ko viņi darīs, tas nav zināms, bet pa priekšu jāatcerās to, ka mēs bišķi vairāk pirms 10 gadiem 200 000 vai 300 savējos izdzinām ārā. Ja. Mēs pateicām, jūs mums īsti nesat vajadzīgi. Brauciet pa pasauli, kaut ko meklējiet, ko jūs gribēsiet, darīsiet, jo jums šeit darba nav. Ja. Tā ir tā viena lieta. Nākošais jautājums ir atgriežamies atpakaļ pie tās uzņēmējdarbības vides. Ja? Tā kā mēs nespējam nodrošināt, lai tie uzņēmumi attīstītos, lai bizness būtu interesants, lai uzņēmēji šeit Latvijā veidotu savu biznesu, tad tiem cilvēkiem bija jābrauc prom. Ja mēs būtu bijuši drusciņi, drusciņi, bet tā stipri advancētāki un būtu spējuši nodrošināt ar darba vietām, tad pagājušo gadu uz vienu strādājošo iekšzemes koprodukts bija 42 000 apmēram. Ja. Tātad, ja mēs paņemam tos pašus 300 000 reiz 42, tad mēs redzam, ka tas ir vairāk par 10 miljardiem gadā mēs to iekšzemes koproduktu esam. Tas ir viens budžets, gandrīz.
Jā, ja mēs atpakaļ nodokļus 30% paskatāmies, tad ir kaut kādi ap 3 plus mīnus 3 miljardi. Ja. Tur nav svarīgs, kāpēc, jo tas neviens tur nevar izrēķināt. Tas būtu kā būtu. Bet principā mēs varam skatīties to, ka šobrīd mūsu miljards būtu budžets pa 3 miljardiem lielāks. Ja. No otras puses saprotams, ka tie cilvēki kaut kādas prasības viņiem būtu arī, budžeta tēriņi būtu lielāki. Tas ar skaidrs, bet principā pirmkārt, mums nebūtu tādas problēmas ar darba spēka trūkumu. Viņu bērni būtu palikuši Latvijā, mācītos Latvijas skolās. Mums nevajadzētu šīs skolas taisīt ciet. Ja? Un, principā, tas, ko mēs šobrīd pļaujam, ir tāds rudens, jāpaliek tā zīme zem tā, tie cāļi ir jāsaskaita. Mēs sakam tā, mēs tagad pļaujam to, kas tika iesaists 2008. un 2009. gadā. Mēs esam atnākuši pie tās situācijas, kad nepatīk mums tas rezultāts. Tā raža nepatīk, bet ko lai dara? Te es mazliet līdzībās kaut kur interneta vienā no vietnēm es ļoti labi man iesēdās galvā tas citāts, kad pēc tam arī banku krīze, ka katras bankas likvidācija ekonomikā ir līdzīgi tādam raķešu vai atombumbu sprādzienam ekonomikā, jo tas nevajag nemaz kara darbību, ja, ka šāda te veida ekonomiskos veidojums, un mūsu gadījumā šos te 300,000 cilvēku, kas aizbrauc prom, veicina šāda veida kaut kādas sekas, un tu jau tās sekas tikko tā kā aprakstīji. Ja? Un tad jautājums ir par to vēl ne tikai ir pārstājuši braukt prom, bet mēs aizkatrā runājam par tiem, kas arī uzņēmēji. Mēs taču redzam ļoti daudz uzņēmējus pazīstam, kad uzņēmēji ne tie nesekmīgākie. Šobrīd jau sekmīgākie ļoti daudzi atrod citās valstīs savu kapitālu, kur noguldīt un ar ko strādāt. Un jādomā par to, ka diez vai tās cilvēks, kas atbrauks pie mums šeit ciemos, sapratīs spēles noteikumus un sekmīgu uzņēmējdarbību varēs izveidot. Kā tev liekas, Igor? Ko mēs tur principā, ja lietas ir bāzē sakārtotas nepareizi, jau vietējiem uzņēmējiem ir grūtības, tad principā visi tie iebraucēji, kādam ir jānodarbina. Es saprotu, tie, kas runā par šo darba spēku ieviešanu, viņi ir, es tā ceru, konsultējušies ar nozarēm, konsultējušies ar biznesa pārstāvjiem un ieguvuši datus, uz kā pamata viņi saprot, kādi speciālisti, cik veci, uz kādiem nosacījumiem ir ievedami Latvijas Republikā. Ja tas nav darīts un tas notiek kaut kā citu mērķu, multikulturālismu, pamatnācijas atšķēdīšanas vārdā, vēl lielāks nekā viņi ir šobrīd, un tad tas atkal ir pavisam cits stāsts. Cerēsim, un tajā nepieskarsimies tai otrai, cerēsim, ka tas ir tas pirmais variants, jo sasaucās vismaz publiskā vidē, ka darba devēji arī šobrīd ir situācijas priekšā, bet pareizi tu saki, ļoti gribētos to dokumentu redzēt, jo jebkurā normālā plānošanas periodā vajadzētu būt kaut kad tad saplānotam vismaz 2 vai 3 gadu atpakaļ šim te, jo tas ir nopietnas solis un tam ir jāgatavojās, un tad ir jābūt skaidriem cipariem, kā tad mēs turpmāk dzīvosim. Ja? Jo mēs te aizkadrā runājām par slavenajiem Boltiem un Voltiem, ja? Mēs tik pa brīdim dzirdam publiski, ka viņiem tiek uzrēķināti milzīgi sodi, tad vai mēs vispār saprotam, kas notiek lūk, šādos te uzņēmēju darbības sektoros, kas ir nodarbinājuši šobrīd šos te viestrādniekus, un mums nodokļu speciālistiem rodās daudz jautājumu, nevis atbilžu. Kādēļ, piemēram, mēs redzam dokumentos, ka nauda mūsu aiziet veicot šo te pasūtījumu nevis uz Latvijas banku, bet uz citu Eiropas Savienības dalību valsts banku. Kā notiek visi šie te darba attiecību formēšana, jo mūsu nemitīgi soda par ļoti maziem pārkāpumiem, un šeit mēs redzam, ka te ir 10 miljonu sodu uzrēķinu, kas tad tur notiek? Un vai tiešām tas, kad šis solis un lēmumu pieņemšana par ieviešanu mums tiešām dos kaut kādu pozitīvu rezultātu? Ir kaut kāda pārspīlējuma? Ļoti lieli riski pastāv, jo Latvijas politiskajā retorikā, izpildvaras politiskā retorikā, es ļoti maz dzirdu detaļas. Ir kaut kāda maģistrāla līnija, kaut ko darīsim,
transformēsim, modernizēsim, ievedīsim, bet tad, kad runa ir par detaļām, tad visi runājošie ministri kaut kā parasti īpaši lielu konkrētību vairs neparāda. Tas ir tas, ko mēs visu laiku uzsveram. Mēs gribam redzēt, vismaz nodokļu maksātāji gribam redzēt to dokumentu. Tas ir valsts plānošanas dokuments ilgtermiņā, kaut vai vidējā termiņā. Parādiet mums ar cipariem, ka tas rezultēsies kaut kādā plusā Latvijā šeit dzīvojošajiem un Latvijā nodokļus maksājošajiem. Kādas idejas vārdā? Jo pieņemsim tas, ko tu arī pirms brīža teici, ka ja šī platforma Bolt atrodas citā valstī, kaut vai Igaunijā vai Helsinkos, un ja šī nauda, ko maksā no kartes, viņa aiziet projām, tad rodas jautājums, kāda ir pievienotā vērtība no visām šīm te darbībām. Tie, kas ir iebraukuši Latvijas valsts budžetam kaut vai. Tad rodās visādas nevajadzīgas domas par bankas sektoru, par bankas sektoru uzticamību, ja jau reiz šādas lielas platformas neizmanto Latvijas bankas norēķina kontus un nodarbinot šeit cilvēks, vai tiešām tas ir izdevīgāk, ka tas notiek tur. Tādas visas nevajadzīgas lietas, jo negribētos domāt, ka tas ir ar kaut kādu citu zemtekstu, ko tu iepriekš teici. Bet, runājot par vidēja vai ilgtermiņa dokumentiem, man ir jautājums, vai tu saki, mēs dzirdam tikai frāzes, bet mēs jau neesam izņemot napu, vai napā, tu neatceries, Aivar, napā bija vecajā, viens mums naps laikam tikai ir Nacionālās attīstības plānā, bija kaut kāda šāda teksti, jo tas ir, man liekas, ka es vismaz atceros vienu tādu fundamentālu dokumentu, pie kā strādāja gan darba devēji, gan ārotbiedrības, gan viss bija iesaistīti un rakstīja, mums būs vismaz vidēja termiņa valsts regulēts dokuments. Redzu, tas vecais 12. gada, kas bija līdz 18. gadam, viņš periods ir pabeidzies. Jā. Tas pirmais ekonomikas jomā, tur neviens mērķis netika sasniegts. Ja? Viņi netika arī analizēti, neviens par viņiem publiski neatskatīja. Principā tagad ir 27. gadam Nacionālās attīstības plāns. Es neatceros, kas tur bija par šīm migrācijas, emigrācijas jautājumiem. Bet ir tāda lieta, ka, ja mēs skatāmies gadu atpakaļ, tā, kad bija priekšvēlēšana, tur tās priekšvēlēšana kampaņās nebija nevienas atsauces uz Nacionālo attīstības plānu. Solīja visu, ko viņi gribēja un kā nāca prātā. Bet tas, ka mums ir jau kaut kādi plānošanas dokumenti, ka mums ir saplānots kaut kādi soļi, tā skaitā arī budžetam, šī vidējā termiņa budžetam, prioritātēm būtu jābūt saistībā ar Nacionālo attīstības plānu. Ja? Man šķiet, ka politiķi to ir aizmirsuši. Un, es neatceros tagad, kad tas pēdējo reizi presē vai no politiķiem dzirdējis tādu nosaukumu Nacionālās attīstības plāns. Vai kaut kāda stratēģija. Es domāju, ka šobrīd tie laiš, kā sanāk. Ja? Nē, bet tas tā ir īstenībā tā ir traģēdija. Jo mēs, man liekas, no rēdījuma uz rēdījumu runājam par to, ka ķīniešiem ir attīstības plāns uz 100 gadiem. Manuprāt, ja Ķīnas valdība zina, ko viņi darīs 100 gadus uz priekšu, mēs nezinām vispār, ko mēs darīsim rīt. Ja? Jo mēs ļoti labi redzam, kā ir ar solījumiem, kad arī solījumi, kur tu gribi Nacionālās attīstības plānu, ja solījumi tiek solīti uz vēlēšanām vienu, un viņi rezultējās pilnīgi diametrāli pretējos lēmumos šobrīd. Ja? Tad mums īsti jāsaka tā, ka mums nekādu ne tikai nacionālās attīstības, bet arī kaut kāda elementāra ekonomikas attīstības plāns vidējam termiņam, par ko mēs vienmēr esam runājuši, darba devēji prasījuši, lūdzu iedodiet, lai mēs, jo mēs jau redzam arī, ja mēs pieskaramies tagad nodokļiem, aizgājam mēs no emigrācijas, bet tās ir nesaraujams lietas, es gribētu mazliet iemest šo te. Jo man šobrīd tas uztrauc, kad ir paziņots, protams, mēs vēl nezinām, kādas tās vadlīnijas, atkal nodokļu reforma, ja, pirms kārtējā budžeta. Man liekas, ka es neatceros nevienu gadu, kad budžets tādot nav bijis kaut kādu nodokļu reformu. Un tad ir jautājums par to, kā vārdā. Lūk, mēs atgriežamies atkal pie šīm platformām, ko mēs tagad redzam. Kas ir riteņbraucēji Bolt. Ja? Jā. Tātad, ja platforma ir Helsinkos, Somijā, nodokļu masa vai naudas plūsma aiziet uz turieni, tad faktiski visa šī te nauda, ko viņi šeit tā kā ar savu darbību akumulē,
viņai nav nekāds sakars ar Latvijas Republiku. Varbūt ir sakars tur, kur viņi nomā varbūt dzīvokli vai vēl kaut ko, kur kaut kas ir vēl saistīts. Jā, tās ir kaut kāds viņu ikdienas izmaksas, bet principā priekš manis ir mīkla. Ko viņa vedīs, no kādiem reģioniem pasaules viņa aicinās, jo šobrīd mēs redzam, ka dominē indieši, pakistānieši, tas ir tās reģions. Un tie ir cilvēki, kas principā nezina ne valodu, ja? Viņi runā kaut ko angliski, bet lielākā daļa no viņiem principā dzīvo tajā savā lokā, kur burbulī. Ja? Un tiešām no valdības, arī no šīs jaunās valdības puses, nav dzirdēti kaut kādi saprātīgi teksti, saprotami teksti. Jo es gribu pateikt, tomēr runa ir arī par nacionālo drošību, jo mēs neesam 40, 50, 60 miljoni iedzīvotāju liela valsts. Mēs esam tur plus mīnus 1,6 miljoni palikuši, un jebkuri 100 000 ierodoties Latvijas Republikā, viņa rada ļoti lielas jau izmaiņas visā sociālajā, demografiskajā un tā tālāk struktūrā. Jo es tomēr demografiju arī šajā sakarā nevar nepieminēt, tāpēc, ka emigrācija, vai faktiski demografija vistīrākā veidā nosaka gan emigrācija, gan imigrācija. Tad kas te būs pa valsti? Jo tie, kas ir aizbraukuši, viņi jau faktiski tie bērni jau dzīvo tur, aug tur, dzīvo tajā valodas režīmā un tā tālāk. Jā, bet par to drošību super, ka tu pieskāries tam, tāpēc, ka es esmu lasījis sociālos tīklos bijušais iekšlietu ministrs Jākapsons kungs. Man liekas, ka viņš kaut kādus gadus jau ceļ trauksmi par to, kāpēc jūs nepievēršat šim te jautājumam uzmanību. Kāpēc jūs pastiprināt nepaskatāties caur uzņēmēju darbības prizmu, vai pelnoši tie uzņēmumi ir, kur viņi visi ir tā kā deklarēti kā darba ņēmēji vai nepelnoši. Kas tur notiek? Te jau mums ir tik nenormāli pārregulēts tagad biznesa ar visām noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas prasībām, ka mēs skatāmies jau, es nezinu, elementāras lietas, mums jau jāskat caur visādām prizmām. Tepat mēs redzam, kā situācija ir, kad, paskatieties, lūdzu, varbūt tur, es negribu teikt, bet, iespējami, kāpēc, ja konkrēti ēdināšanas iestāde nenes peļņu, varbūt, ka tur notiek naudas atmazgāšana vai vēl kaut kas, un terorismu finansēšana. Es te pateikšu vairāk, ka neminēšu konkrētu vietu, bet ķīniešu restorāns. Jā. Ej tur jebkurā dienas laikā, labi, ja tur 1,5 cilvēks sēž. Ja? Un rodas jautājums, kur ir biznesa. Un tad es painteresējos, man zinoši cilvēki pateica, tad tas ir Ķīnas valdības finansēts pasākums, kur viņam nav svarīgi pelnīt. Labi, tur varbūt pieņemsim, ir valdība, to, ko mēs runājam, 100 gadu viņi zina, ko darīt, tur viņi varbūt kaut kāda ir attīstības aģentūra, kas šādā veidā popularizē to Ķīnas kultūru virtuvi. Pieņemsim, jo viņi nav daudz, bet mēs jau runājam šobrīd par to, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir šeit atbraukuši, un brauks vēl, un tā kā mēs aizkadrā runājām ar tevi, Aivar, bet īstenībā jūs jau viņus vedat, mēģināt tur tajos ciematos viņus integrēt vai kaut kādā veidā viņiem rast vietu, kur strādāt. Tāpēc es tev prasu, viņi taču nepaliek. Es nedaudz par to drošības pusi. Ja mēs runājam par demogrāfiju, tad ar drošības riskiem tikai 2 pasākumi nepalielina mums drošības riskus. Tas ir mums dzimst bērni Latvijā. Jā. Pilsoņu ģimenēs dzimst, un nākošais jautājums, ja šie bērni pēc tam pieauguši neaizbrauc projām. Tātad šīs ir 2 lietas, kas ir, jāveicina, lai viņi paliek, un jāveicina, lai dzimst. Visas pārējās lietas, ko mēs runājam par to, ka te kāds iebrauks, ka viss ir saistīts ar drošības riskiem. Ja Latvijas pilsoņu ģimenēs bērni nedzims, tie riski realizēsies, ja mēs tā paskatīsimies uz tādām lineāriem līknēm, kā viņas iet un kur viņas krustojas, tur ir ļoti skaidrs saprotams, ka tie riski realizēsies. Ja? Varbūt ne manas dzīves laikā, bet tas, ka viņi realizēsies, tas ir obligāti. Ja? Tātad šeit ir vienas puses ir ekonomika, kas spiež. Mēs nevaram 1,8 miljoni iedzīvotāji uzturēt 64,000 kvadrātmetru teritoriju ar daudzām pilsētām, infrastruktūru un tā tālāk. Ja mums nepalīdzētu Eiropas Savienības fondi nebūtu,
mēs būtu pagalām. Ja? Tātad jautājums ir, no vienas puses mums ekonomika spiež, mums vajag ekonomiku lielāku, lai šeit varētu kaut ko veidot un darīt. No otras puses, ja mums nebūs savu iedzīvotāju, ja, tā pretī realizēsies šie drošības riski, gribot, negribot. Jā, bet tu saproties, nobeigumā mums tā kā laiks iet uz beigām, bet nobeigumā vai tiešām tas ir tā kā aicinājums mūsu politiķiem, vai tiešām viņi domā, ka arī pie esošās situācijas turpinot neiedziļināties uzņēmēju darbībā tā, lai veicinātu nodokļu maksātāju skaitu, viņi varēs noturēt to, ko mēs visu šobrīd izrunājam, noturēt to situāciju, ja, ievadot šos te cilvēkus un viņiem neko nenodrošinot. Jo šobrīd esošā situācijā man tas baida, ja viņi viņus ievedīs, jo viņi ir skatījušies no iepriekšējiem gadiem, bet šobrīd jau ģeopolitiskā situācija ir pilnīgi cita. Un pie esošās nodokļu sistēmas, kad mazais bizness vienkārši nevar izdzīvot, jo tev ir nevis pēc vecā regulējuma jādod 9%, bet 25%, kā es saprotu, nākošā gadā. Es neticu, ka iebraucējs, kuram vēl ir jāaiziet visam šim te, jāpierod pie tiem spēles noteikumiem, varēs šeit uzbūvēt biznesu. Tādā gadījumā ir variants, ir totalitāra valsts. Arābu Emirātu parādījuši, ka tādu var uzbūvēt. Var patikt Arābu Emirātu, var nepatikt. Es runāju par attīstību. Ja? Es runāju par to, kāda ir hierarhija. Kāda ir vertikāla varas. Bet tas nav mūsu stāsts. Bet 10% tā tad ir etniskā elite un 90% ir iebraucēji. Tādas ir proporcijas pat. Ja? Bet viņiem īpaši daudz tiesību nav. Viņas ļoti dzelžaini tur durē un var izmest ārā jebkurā brīdī no valsts. Ja? Jā, tu saproti, ka šobrīd esošajā situācijā mēs nesaprotam, ko mēs darīsim pēc gada, ja mums nacionālās attīstības plāns vairs nav saistošs, ja mēs budžetu taisam, kā mums pagadās un kā mēs te pa krūmu konferencēm novienojamies, ja, tad, Lieni, es to gribētu iezīmēt, ka ja mūsu elite tā saucamā ir šo izdomājusi kā tendenci, ja, ka viņiem kāds varbūt pačukstēs, jūs taču arī varat dzīvot, piemēram, un tas ir ceļš uz, manuprāt, uz elli. Ja. Nē, varam dzīvot, bet tā nav latviešu mentalitāte. Mēs tomēr esam savādāk audzināti. Un šeit ir pilnīgi cita sociālā vide. Līdz ar to neaizmirsīsim to, ka tad, kad mēs jau pārunājam, bet, mīļie draugi, es ceru, ka jums ir interesanti un mēs mazliet jums aizņemsim vēl laiku. Arābu Emirātos sākotnēji vispār nebija nodokļu kā tādu. Ja? Tad pie esošās, tur varēja jebkurš sāk kaut ko darīt, kaut ko vismaz maziņu. Ja, bet pie esošās nodokļu situācijas, nodokļu sistēmas mūsu valstī, es nezinu, vai iebraucējs no malas varēs attīstīt savu biznesu. Tā kā, tie bija mūsu pārspriedumi par emigrāciju, imigrāciju, par cipariem, par drošību, un palika vairāk jautājumu nekā atbilžu. Tā kā es ceru, ka jums bija jautri un interesanti ar mums, un tiksimies nākošajos raidījumos. Paldies jums! Paldies! Jā, visu labu!